Grāmatās spēles ar mērniekiem un laikiem savās atmiņās par vecmokām Inta Dimanta raksta. Pagasta nams bija iedzīvotāju sabiedriskais centrs. Te nāca kārtot dažādas oficiālas lietas, te bija arī pasta nodaļa un vietējā telefona centrāla. Šodien tas viss ir tikai vēstures lapuses. Jau pirms daudziem gadiem vecmokas pievienotas Tumes pagastam, likvidēta skola, darbu beidzas veikals. Kā vienīgais kultūras centrs ir biblioteka, kura vecmokās ir jau gandrīz 70 gadus. Šovasar tā rekonstruēta un arī vecmokās beidzot iespīdējis stariņš no 21. gadsimta. Rekonstruētās telpas kļuvušas mājīgākas un plašākas, bet pats galvenais iegūms ir pavisam prozaisks un pilsētniekiem pašsaprotams. Kas ir tas lielais iegūms no rekonstrukcijas? Protams, ja tā ir toaletes telpa, ja to var minēt. Jo tādas mums nebija. Man pat pagāja dažreiz darba diena, ka es netiku uz toaleti, jo bija jāiet tur mājas viducī uz kopējo cauri pagalmam. Bibliotekā ir apmēram 100 lasītāji, bet visvairāk vietēji izmanto internetu, jo tā ir vienīgā vieta, kur tas pieejams. Privāt mājās iespējams tikai internets ar iezvanu pieeju. Atremontētā biblioteka ir liels kontrasts apkārtējai videi, tomēr vietēji ir apmierināti. Līdz pilsētā ir pavisam tuvu un satiksme šeit laba, bet galvenais, ka pēc teritoriālās reformas visu var nokārtot novada domē, nebraucot uz pagastu centru Tumē. Tas ir kaut kur tālu, kaut kur, es nezinu, kur. Es pāris reizes savā mūžā tur esmu bijusi. Tas ir vesels ceļojums, aizbraukt uz Tumi, braukt uz Tukumu, iesēdīs autobusā uz Tumi, tad Tumē kaut ko nokārtot, tad gaida autobusu atpakaļ. Tad tas ir, Tukums ir ļoti sasniedzams, ļoti normāli, visu tur var nokārtot. Vienīgais, par ko vietējiem ļaudīm mazliet trap sirds, vai kāds lielā novada centrā neizdomās, ka tik maza gaismas pils nav rentabla.